Labdien! Tātad šis ir trešais video šodien. Šodien atkal taisu 3 video. Tātad šodien mums ir ģeometrija, konkrētāk par trīsstūriem un riņķiem un mērvienību pārveides. Tātad sāksim ar to. Tātad mums ir kvadrāta mērvienības. Mums ir milimetri, kvadrātmilimetri. Mums ir kvadrātcentimetri. Mums ir kvadrātdecimetri. Mums ir kvadrātmetri. Tā mums ir āri, hektāri un visu beidzot kvadrātkilometri. Šādā secībā iet un katru reizi uz augšu reizinās par 100. Tātad viens solis būtu 100 reizes, un tātad, ja mēs 100, 10 000, ja mēs reizināsim ar 100 pirms savu kalkulātoru, tātad 100 reizes 100 reizes 100, tas jau būs kvadrātmetros, reiz vēl 100, reiz vēl 100, un tā būs atbilde. Tātad 1/10, viens reiz 1/10 pakāpē. Es domāju, 10/10 pakāpē. Jā, ko mēs saucam par Google, kas. Tik kvadrātmilimetri ir kvadrātkilometrā, bet šīs mērvienības ir vienkārši pārveidu ziņā jāzina. Tas nav tik svarīgi. Tad mums ir augstums. Mēs iepriekš mācījāmies par mediānu un bisektrisi un visiem tiem sviestāņiem. Tagad būs padziļinātāk par augstumu, tāpēc, ka šajā trīsstūra laukums, riņķa laukums tēmā tas ir svarīgi. Mums ir vairāki augstumi. Uzzīmēsim tagad platleņķa trīsstūri. Teiksim, mums ir šāds, ja? Es uzzīmēju pārāk neplatu. Uzzīmējam šitādi, ja? Tātad, un tagad nokopēsim. Viens un vēl viens, jo var novilkt 3 augstumus trīsstūrim. Tātad pirmais augstums būtu pret iekšējo malu. Augstums novalks no viena stūra uz pretējo malu, kas veido 90 grādu leņķi. Tie, kas to vēl nezina, vajadzētu zināt. Tātad šis ir viens augstums. Var vēl doties ārpus laukuma. Tātad šitā. Šādi tas izskatās. Šitam 90 grādi. Un arī otrā pusē. Ja šeit ir platleņķi, tad viņš iet šādi, līdz viņš uztaisa taisnu leņķi. Es nepareizi zīmēju. Šitā. Vai nē? Šitā. Jā, tie ir visi 3 augstumi, bet ir vēl viens augstuma veids. Šitie bija vienkārši, šitie 2 ir tie paši. Tagad par šito. Kur teiks, mums ir taisnleņķis trīsstūris, kuram jau ir šim taisnas leņķis. Tas arī skaitās augstums. Augstums pret šito, vai nē, augstums pret abām šīm malām. Un tad šitam būtu šitā. Un tagad, runājot par šo, augstumu atzīmē kā H pret A,
kur A ir mala pret, tā ir tā pretmala, ja? Un H pret A, H ir augstums, tad H pret malu A. Tagad par laukumiem. Tātad trīsstūra laukumiem ir vairākas formulas. Teikt, šīs ir svarīgākās. Tātad laukums trīsstūrim, parastam trīsstūrim, netaisna leņķa, vēl nē. Tas būtu A reiz HA dalīts ar 2. Dalīts ar 2, jo ja būtu A reiz HA, tad mums būtu 2 reiz tā, ja? Ja mēs reizinātu, mums sanāk tas kā kvadrātam, ja? Bet mēs dalām ar 2. Un tad sanāk, jā. Tad vēl taisnleņķa trīsstūrim formula ir daudz vienkāršāka. Uz taisnleņķa trīsstūris mēs mierīgi vienkārši reizinām ar vienu katetu un otru katetu, un tad dalām ar 2. Tad tas pats, ko mēs darām ar taisnstūriem, īstenībā mēs dalām ar 2. Tas ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka teiksim, mums ir šitās te trīsstūris, šitais ir A, šitais ir B, un ja mēs reizinātu vienkārši A un B, tad mums būtu šitais te kvadrāts vēl, ja? Kas ir patiesībā arī augstums, bet mums būtu šitais kvadrāts. Ja? Mums to nevajag, mums vajag dalīt ar 2, redzat? Tāpēc, ka, ja taisnstūri dala, ja vai taisnstūri vai kvadrātu dala divās daļās, tad sanāk trīsstūrs, pa diagonāli. Ar citiem sanāk arī trīsstūri, bet par to vēl tik daudz neatdziļinamies. Tātad, ja nav skaidrībā, es arī tagad uzrakstīšu formulu malai. Tas ir divi laukumi dalīts ar H, tāpēc, ka mēs laukumu dalījām ar 2 jādala, un tad ir dalīts ar H. Un tas pats ar pašu augstumu. Tātad 2S dalīts ar A. Tas pats tikai otrādāk. Tad kā šo pielieto praksē ar taisnleņķa trīsstūri vienkārši, ja piemēram A ir 4, B ir 3, tad 4 reiz 3, 12 dalīts ar 2, 6, tad 6 kvadrātcentimetri, piemēram. Šitam praksē, teiksim, mums ir novilkts augstums arī 4, mala, pret kuru novilkts augstums 3, tad ir tas pats 3 reiz 4 dalīts ar 2. Viegli. Tagad, jā, tas ir par trīsstūri. Tagad par riņķi. Riņķis. Mums ir riņķis šeit. Ko mēs jau zinām par riņķi? Riņķim ir vidus, kur apzīmē ar O. Visbiežāk. Pēc tam mums ir šitan rādijus ar R burtu. 2 rādijus ir diametrs, tad mums ir rādijus, ir tā kā puse no riņķa līnijas, kas iet cauri, un diametrs ir viss, tā kā 2R, 2 rādijus, kas iet gar visu riņķi, ieskaitot, ejot cauri riņķa viduspunktam. Un tad mums C ir riņķa līnijas apkārtmērs, un tā formula ir 2 pi ar, jā, tagad parādīsies pi, ja? Šis varbūt liekas ļoti savādi, kas ir šitais par grieķu alfabetu burtu, bet pi ir skaitlis, ja jūs nezināt, matemātikā. Daudziem burtiem grieķu alfabetā ir konkrēti skaitļi matemātikā, un tad pi parasti, pi ir iracionāls skaitlis, tas nozīmē, ka viņš ir bezgalīgs, viņš iet bezgalīgi
cilvēki joprojām risina vēl un vēl pi tos ciparus, bet pi parasti ir 3,14 vai 3. Un, protams, ir 3,14159265 un tā tālāk. Un parasti uzdevumos nosaka, cik ir pi. Man patīk ar 3 rēķināt, tur dažviet nosaka 3,14, dažviet nenosaka vispār, tāpēc tev jāatstāja pi kā mainīgais, kā piemēram, mēs šeit aprēķinām, ka rādījus ir 6, tātad 6 reiz 2, 12 pi paliek 12 pi, tas ir loģiski, ja. Un tagad riņķa laukums ir līdzīgi. Riņķa laukums ir pi r kvadrātā. Tagad lūdzu nesajaucam kāpināšanu un reizināšanu. Tad polinomos mēs iemācījāmies, ka kāpināšana ir šitā, reizināšana ir šitā. Nu, teiksim, mēs ar 2 otrajā ir cik daudz reizes tie skaitļi reizinās ar viens otru. Jā. Un ja mēs redzam, piemēram, 2r, tad tu zini, ka tas nozīmē r reiz 2, kas ir arī r plus r. Tad reizināšana ir savā ziņā saskaitīšana, un kāpināšana ir reizināšana. Un tas ir šies laukums, teiksim, nu tas ir riņķa laukums, riņķa līnijas laukums. Tātad mums ir, piemēram, riņķis, kuram teiksim, diametrs ir 14. Te mums jāprēķina riņķa līnijas laukumu, ja pi mums ir 3. Tad mēs šo daram. Nu, mēs iemācījāmies, ka D ir 2R. Tad mēs vienkārši izdalīsim D ar 2, kas šajā situācijā mums būs 7. Pēc tam mēs izmantosim mūsu formulu, kas ir pi ar kvadrātā. Tātad mēs reizināsim 3 ar 7, kur kāpina ar 2. Tātad tas ir 3 reiz 49, kas mums būtu 147. Un teiksim kvadrātcentimetru mūsu mērvienību. Un tad var joprojām, mēs tad var pārveidot, kā mēs jau šodien pārunājam. Un jā, tas ir, šitā tēma ir ļoti īsa, vienkārša. Ir brīžiem daļas, kur ir grūti aprēķināt, bet ir jāņem vienkārši vērā visas šīs formulas, kuras var izmantot. Teiksim, mums ir kaut kāds, es pierakstīšu vēl, kādu taisu stūrim ir a reiz b, jā, es taisu stūrim, un kvadrātam ir a kvadrātā, bet ir vēl viena formula, kur ir riņķa sektoram, tātad riņķa sektoram, kādu formulu, nu, teiksim, mums tā kā sadalās perfekti, un mums vajag šitam, piemēram, aprēķināt. Tātad formula tam būtu S, riņķa sektors, man patīk tādu tā kā konsiņu uzzīmēt. Tātad tas ir, nu, tur pieraksts cik grādiem, ja? Ja te ir doti grādi, tikai tad var aprēķināt sektoru, ja ir doti grādi. Protams, var vienkārši paņemt laukumu un izdalīt ar 4, bet, teiksim, mums nav vienāda daļa, vienādi sadalīt šeit, teiksim, ir vienkārši caur viduspunktam un tev ir doti grādi. Tātad tu izdalīsi laukumu, aka pi ar kvadrātā,
ar 360, jo ir 360 leņķi. Un reizināsim to ar dotajiem leņķiem. Nu, nezinu. Es vienkārši pierakstīšu grādi, kā varētu apzīmēt. Nu, teiksim, grādi. Tā arī rakstīsim. Un šī ir formula. Arī vienkāršāk pierakstīt. Nu, kaut kādu tur draņu. Ja jau laukums dots, izdalīt šādi. Grādi. Tas ir pašsaprotam, tu izdali laukumu ar grādiem, un tad reizini, cik tev grādus arī vajag. Tātad tu basically aprēķini, cik ir 1 grāds, un tad reizini ar tik grādiem, cik tev vajag. Tas ir ļoti pašsaprotami. Un jā, tas ir tas, un varbūt es tev varu iedot kādu uzdevumu. Varbūt pamēģini aprēķināt šādu uzdevumu. Atstājam pi kā koeficientu, atstājam pi kā mainīgo, un teiksim, mums ir šāda figūra, kur ir veidota no 2 pusriņķiem, kur šitan ir rādījus, un šitais būs A, un šitais būs B. Un mēs zinām to, ka rādījus ir viena puse no B, vai ne viena puse no A. Un teikt, redzi, tātad B ir arī diametrs. Tātad tagad mēģini aprēķināt šo, ja B ir 12. Tad te tu vari nopauzot video, mēģināt saprast, kas notiek. Tev jāprēķina viss šitais laukums ir. Labi, kā mēs šito izdarīsim? Tātad, ja rādījus ir puse no A, tas nozīmē, ka diametrs ir vienkārši A. Ja? Diametrs ir A, kas ir arī B. Tad B, vai ne, tad A arī ir 12, ja? Un, ja rādījus ir puse no A, tad mēs varam aprēķināt abu pusriņķu. Nu, tad mēs varam vienkārši vienam riņķim aprēķināt, jo šitās abas ir puses ir viens riņķis kopā, ja? Ja šitie abi ir viduspunkti riņķiem. Tātad mēs aprēķinām riņķim laukumu, kas ir pi r kvadrātā, pieraksim formulu, tad mēs varam vienkārši, tad puse otrajā ir 1/4, vai ne, nepareizi, tad puse no A, un ja A ir tik daudz, tad 6, ja, pi reiz 6 kvadrātā ir 36 pi. Tas 36 pi. Tas ir visam riņķim. Jau, nu teiksim, kvadrātcentimetru atkal. Un mums vajag aprēķināt arī šim. Tātad, ja tas ir kvadrāts, ja abiem ir tas pats, tātad s kvadrāts, A kvadrātā, vai arī A reiz B, tas ir 12 kvadrātā, kas ir 144. 144 kvadrātcentimetri. Un, ja mēs kopā saskaitam, tad mums sanāk, ja mums nav dots pi, tad mēs atstājam šitā. Tāpēc, ka šiem abiem ir jārēzinās, saprot? Šiem abiem jārēzinās. Un tik arī kvadrātcentimetri paliek. Tā ir atbilde. 144 plus 36 pi kvadrātcentimetri. Jā, tas ir ģeometrijas video. Es vienkārši uztaisīju jau ģeogrāfijas. Šitais ir ģeometrijas video. Varat te nobaldiet šito, ja jūs nesaprotat vai gribat pamācīties vēl. Un tas ir viss. Čau!